Tad es nopirku no viena cilvēka šodien maratonu. Uzmeklēju, protams, palikt ļoti labi, kāds parks notiek. Kādreiz bija tāda kūstošā zāle, un kad viņi parādījās kaut kādā 2006. Es un mans draugs Alberts un daudz, mēs kuriem pa tīroju, es atnesu smēķēšanu, tas 2 gadiem, cigarešu smēķēšanu, un smēķēju zāli. Un, karoči, grūti runāt pie filmēm, bet es tā. Man jau ir apkuries, nedomā. Un tā zāle parasti bija labi, ja? Bet mēs sākām ievērot tādu dīvainu lietu, ko mēs sākumā nemaz nesapratām vispār. Kas? Jā. Kāds tieks? Kad izpīpē zāli, tur nav vairs tie skaistie, baltie pelniņi, kas ir kādreiz. Kad pat, ja tu pīpē, un beigās paliek pati kaut kāda kaļķainā, baltā masa, kā cigarešu baltākais pelniņš. Un tu viņu var sastiekt, dažreiz pat viņi paliek cieti. Bet tas ir tikai tad, ja tu esi traks un tā es teicu, bet tu pilnīgi pēdējā zālē, bet no tā sapīpēties. Un tad parādījās tā zāle. Viņi bija daudz cietāk. Dažos gadījumos pat viņi bija mārcēti cukurā. Mums likās, ka viss mums ir mērcēts, ja. Teicām, kūstošā mērcētā, kad es strādāju veikalā Aptiņu Smoke bārā. Sākumā veikalā uz Zagvota ielas 42, man liekas, kaut kur netālu, kur es biju Lombards, pirms tam nāca Džeka. Viņi teica, здесь Ломбард? Нет. О, трубки, блядь, а у вас есть травка? Вот такая. Bļā, es, vienkārši ļoti nožēloju, ka tajā laikā kaut kā neiznāca nofilmēt to visu kuņu. Un šeit ir skaists, vai ne? Es nezinu, kas to zīmē, ko līdzīgi citur. Šis laikam nesaka. Šī zāle, kas uzradās pēkšņi, bija grūti sakrapeļiem, bija diezgan maz, kaut gan tu uzlikt uz svariem. Mēs vienam āmus apsakarēju, tur 0,6, ja. Uzliek svariem, nē, grams. Izpipējās ātri, bet parasti cilvēki atļaujās to darīt tikai ar stipru zāli. Un viņa nekad nebija ritīgi smaržīga no liela attāluma. Izņemot daudz. Un tā kā vaskaini tāda nedaudz, tas bija sākumā, kad pat štrakākā uzrakās. Un ņemot vērā, 9 no 10 jūriem tiešām bija tāda, bija jāprasa, iedot pamēģināt zāli un nopīpēt. Un tur paliek vienkārši tāds melnais tāds. Viņš savākās melnā bumbā, tā kā būtu stīkls, melnā bumbā, maziņā. Tu noliec viņas galvu, var pagaidīt pusstundu vai stundu. Gadījumā, ja tev gadās tāda zāle, jo ir iespējams no Turkiem Berlīnē nopirkt arī tādu zāli. Viņi būs samaisīti ar normālu zāli, ja nopirks daudz. Daži krapāļi būs tādi, daži būs tādi. Tu noliks viņu pusstundas līdz 2 stundu laikā. Šī melnā cietā bumba, ko tu var sist sākumā par galdu un kā akmeni. Vai arī viņi saspiest, ja viņi nav ritīgi nopirkāt no liela gabalu, mazā bumbiņā. Šī bumba izkust melnā ūdenī. Es nezinu, kas tā ir par substanci. Redziet, viņa palūk uz maniem pirkstiem, viņa ir sveķaina šajā gadījumā. Jo šī tehnoloģija, laikam, vai nu miksējot, ir ļoti sveķaino, vai nu ar labo, vai nu vienkārši tā nav tik ļoti sabojāta zāle, vairs tik ļoti sabojāta nepērk. Moška, ja pārdod kādam daudz kilogramus, viņa apšakarē apkārt apliekas, ka tur kubikam normāla zāle, viņš pamēģina visu un centrā to, kā mēs domājam, mērcēto. Tad izrādās. Es vienreiz internetā lasīju, ka audzēšanas procesā sākumā, protams,
zāle aug brīvā dabā, kā vēl šobaldien mēdz notikt, kad zāle brīvā dabā izaug un ir labāk par daudz ko var nopirkt. Tā teikt uz ielas, bet uz ielas jau it kā stāv cilvēki, bet citās Eiropas daļās. Tad viņi sāk mēslot. Tad viņi sāk audzēt arī ziemā zem lampām un sāk mēslot. Tad sāk mēslot ar ķīmisko mēslēm. Tad izdomāja visādas tehnikas. Sākot kā Afganistāņu zālītēm laikam imitēja viņu karstās debesis, kuras ir pašās vasaras beigās, par kurām mātītes, kas ir pīpējumā marihuānas daļa, izdala vēl vairāk tetrahidrokannabinolu kristālus kā aizsardzību. Tad es domāju, ka varētu vēl tajā periodā pirms pašu nogatavošanās un arī droši vien pirms tam špricēt virsū ķīmiskos mēslēm, kas ir vitamīns marihuānas auguma. Un dažreiz viņi novāc prātu. Un dažreiz viņi sašpricē pa daudz to kuņu virsū, novāc prātu. Un daudzas marihuāna ir it kā būtu laba pīpējuma, bet viņi ir jāiesmērē kādam. Nu, kas tur šeit? Kaut kas audzē angāros, viņus atklāja, kaut kas audzē kaut kur, bet principā daudz kas nāk no Rietuma Eiropas. Un daudz kas arī šeit varētu tādu pašu škuņu uztaisīt. Tas ir kā hidroponiskā zālīte, kad tā ir ar datoru Vai uzkurījām vēl kaut ko? Būs labs vidžiks, būs backgrounds arī. Bet vajadzēs izgriezt un modernu, man liekas.